Tā kā trešais pasaules karš praktiski jau ir sācies, ja, ko mēs redzam, kas notiek tuvojas austrumos, Ukrainā, ja, tā kā arī Eiropai, tas, kā saka, jau stāv pie durvīm. Jā, un tad tāds jautājums visiem rodas, kur būtu varbūt drošākā valsts, kur paslēpties, ja, vismaz, jebkuram cilvēkam, ja, kas vēlētos izdzīvot. Jā, tad internetā skatoties, pirmajā vietā ir viennozīmīgi Jaunzēlande, jā, tiešām. Pēc tam nāk ir Šveice, Islande, vai ne? Un tiešām, kā jūs domājat, vai tas tā ir un kur jums varbūt būtu tiešām labāk, vai ne? Tā kā tālāk no tā kara, vai ne? Kad viss tas sāksies mums vismaz eiropiešiem. Jā, arī tad 4. vietā bija Kanāda un 5. mums Norvēģija. Latvietim jau tā Norvēģija vai nebūtu vistuvāk. Jā, lai cik tas tomēr, varbūt skarbi liktos vai kā, bet, tas viss notiekās un tas mūs arī skars. Tāpēc, es arī gribētu uzdot jautājumu, kā jūs domājat, kur būtu drošākā valsts? Teiksim, latvietim pieņemsim, jā. Jau, Latvijā, es nezinu, man īstenībā katrā ziņā vismaz uz šo brīdi Latvija liekas pat drošāka daudz nekā mana Spānija, kurā es dzīvoju. Ja? Jau Spānijā, tagad Spānis tur tā kā ir uz nažiem ar amerikāni, vai ne? Tad viņš kaut ko ar Maroku ik pa brīdim, ja kaut kā, tā jau nesaskaņas rodas, ja? Un arī Irāns, ja? It kā jau Spānis pret Irānu neko nav veicis, bet arī es kaut kur lasīju, tā kā mierīgi saka, ka var arī kādu bumbiņu uzmest, tā kā, man kaut kā Spānijā, galīgi nav droši, jo es redzu, kāda šeit ir gaisa aizsardzība, tagad, teiksim, ja, jo Lojā kādreiz helikopteri tur bija tā, gadā pāris reizes, varbūt varēja redzēt, tagad dienā vairākas reizes braukā, ja, un var just, ka gaisā arī iznīcinātāji, teiksim, ja, nezinu, manervas taisa, ja, tā kā, un es arī lasīju, ka tā gaisa telpa ir, 4 reizes, 5 reizes tagad ir, pacelta aizsardzība, tā kā, Spānis kaut ko bišķi sabies. Katrā ziņā šeit tā baigi droši nav. Latvijā, lai, tur latvieši saka, vai tur no Krievu, kā saka, vai tā kā baidās, bet nē. Latvijā, man liekas, Krievam tagad tiešām lielākas problēmas nekā ar Latviju ņemties, ja viņiem tagad ir ar tuvajiem austriem jāņemās, un tā kā es domāju, vismaz manas domas, ka Latvijā katrā ziņā ir drošāk nekā Spānijā, ja? Un tur vispār nekādas problēmas nedraud. Tāpēc, bet tas tā, gluži manas domas, bet, to, ko es iepriekš teicu, tas ir tāda statistika, ja, ko rāda internetā, kur vajadzētu, tad, kad sāksies lielas problēmas, teiksim, kas saka, aizmukt, lai